Esat sveicināti šajā mini lekcijā par Jupiteru natālajā kartē, un šodien to apskatīsim no garīgās un materiālās bagātības līmeņa. Jupiters ir lielākā planēta Saules sistēmā, un tās uzdevums ir iemācīt mums lietas caur dzīves pieredzi. Tātad tā ir filozofija, idejas un izglītība, kur veidojas dzīves laikā. Tāpat Jupiters natālajā kartē atbild par mūsu bērniem, finansēm un skolotājiem dzīves laikā. Un tie ir skolotāji ne tikai skolas solā, bet arī cilvēki, no kuriem mēs iedvesmojamies un iegūstam zināšanas. Līdz ar to mēs nonākam pie viena no Jupitera uzdevumiem, kurš ir dot cilvēkam ne tikai materiālo, bet arī garīgo attīstību. Jo bez materiālās bagātības ir grūti attīstīties garīgi, un otrādāk. Es paskaidrošu. Ja mums nav finanses, resursi, lai iegūtu zināšanas, lai samaksātu skolotājiem, lasītu grāmatas, iepazītu citas kultūras, ceļotu, tad mums ir grūti garīgi attīstīties, jo mēs nezinām neko, kas ir ārpus mums ierastā. Mēs dzīvojam mūsu kastītē, un mums liekas, ka tas ir normāli, un tā tas progress apstājās. Bet ja mums ir materiālās finanses, lai attīstītos, lai mācītos, tad mums ir daudzreiz vieglāk pacelt savu labklājības līmeni. Un otrādāk, ja mums ir garīgās zināšanas, ja mums ir izpratne par to, kā lietas strādā, kāpēc tās strādā, kur tās strādā, tad mums ir vieglāk pacelt arī savu materiālo stabilitāti, jo mēs zinām, kur šīs zināšanas izmantot, kam tās stāstīt un kādā veidā. Šodien tad mēs arī apskatīsim, kāds tad ir Jupitera uzdevums tieši jūsu natālajā kartē no finanšu viedokļa. Bet pirms mēs dodamies tālāk, mums ir būtiski izprast, vai mums ir vājš vai stiprs Jupiters. Būtiski pieminēt, ka šie punkti ir balstīti tikai uz finanšu aspektu. Kā es minēju, Jupiters ir arī izglītības planēta, bērnu planēta, un tad mēs šeit skatītos citus punktus. Bet šodien mēs strādājam tieši ar materiālo bagātību. Un mums no šiem 10 punktiem ir sev jāpiefiksē, cik daudziem punktiem mēs piekrītam. Tātad, pirmais. Nevaru ietaupīt naudu, pat ja gūstu stabilus ienākumus. Vai šis punkts atbilst jums? Tātad krāju it kā naudu, man ir stabili ienākumi, bet līdz galam nesanāk sakrāt nekam. Patstāvīgi trūks naudas, tiek ņemti kredīti, aizdevumi, vai arī tas ir par jums? Jūs var mākt bieži šaubas par saviem finanšu lēmumiem un bailes spērt svarīgus soļus. Vai taisīt to remontu vai netaisīt, vai pirkt vai pārdot, vai aizbraukt vai neaizbraukt. Ja jūs bieži motas šie jautājumi, tad iespējams jums ir vājš Jupiters. Jums varbūt ir grūti atrast jaunus veidus, kā nopelnīt naudu vai tikt paaugstinātam amatā. Jums it kā ir zināšanas un ir pieredze, bet neviens jūs neievēro. Vai jums ir bail par sevi pastāstīt? Finanšu mērķi stiet nesasniedzami, neskatoties to, ka jūs cenšaties un plānojat šo budžetu, piemēram, jūs gribat jaunu telefonu, bet nesanāk, un pirmo mēnesi nesanāk, otro, trešo, it kā es daru visu, bet kaut kas līdz galam nav. Patstāvīgi jums uzrodas negaidīti izdevumi, kur izjauc visus jūsu plānus. Tas vispār atbilst uz visiem iepriekšējiem punktiem. Piemēram, gribu aizbraukt ceļojumā, bet pēkšņi jātaisa mašīnai remonts. Bērniem kaut kas jāpērk. Jāpārvācās, vēl kaut kas jāsamaksā. Un tā nepārtraukti. Jūsu centieni darbā vai biznesā nenes vēlamos ienākumus. Jūs strādājat ļoti daudz, bet nekas finansiāli nemainās. Vai tā tiešām ir jābūt? Jums nav pārliecības, ka jūs varat sasniegt finansiālo labklājību. Atkal, jūs strādājat, bet es jau neticu, ka es nopelnīšu. Vai jums ir bail pacelt cenu? Vai jums ir bail paprasīt, lai jums maksā vairāk? Arī te ir daudz nedrošības un iespējams vājš Jupiters. Jums ir grūti plānot budžetu un izvairīties no iekļūšanas parādos. Jūs kā plānojat, bet atkal negaidīt izdevumi. Pēkšņi vajag kaut kur vairāk naudas, ir kaut kur jāizņemās. Īsti nesaprotat, ko darīt. Un tas mūs noved pie pēdējā punkta, kur jums ir nepārtraukts uztraukums par naudu, kas var ietekmēt jūsu labsajūtu. Un pilnīgi tā, ka jūs nevarat ne ēst, ne gulēt. Dažreiz gadās tā. Un vissliktākajā gadījumā cieši veselība. Ja jūs sev saskaitījāt vairākus no šiem punktiem, tad ar Jupiteru ir jāstrādā pastiprināti. Un viens no veidiem, kā to darīt, būs caur to, ko pastāstīšu tālāk. Ja jūs sev nesaskaitījāt daudz punktus, apsveicu, strādāsim, lai būtu vēl labāk. Un arī to jūs uzzināsiet tālāk. Tātad, lai mēs saprastu, kas ir jādara un kur tad ir jūsu finanšu un personīgās bagātības formula, jums ir jāķers pie astroloģijas un savas natālās kartas
izveids. Ja jūs to vēl nekad neesat darījuši, tad zem šī video un tepat stūrītī ir pieejams links uz video instrukciju, kurā es pastāstu, kā izveidot savu karti. Jūs ieraudzīsiet to pašu, kas ir šeit, un jūsu uzdevums ir atrast Jupiteru mājā. Tātad, kurā mājā atrodas Jupiters tieši jūsu natālajā kartē? Uzmanību! Šāds attēls jums nebūs. Jums būs savas planētas, savi cipariņi, un tas ir normāli, jo katrs cilvēks ir citādāks, un mums katram ir savas personīgās īpašības. Šis ir tikai piemērs. Kur mēs atradīsim Jupiteru? To mēs varam izdarīt pavisam viegli šajā sadaļā – informācija par planētām. Mēs meklējam Jupiteru un skatāmies, kurā mājā tas atrodas. Šeit mēs redzam otrā māja, jaunavas zīme. Mūs interesē tieši māja. Šie cipariņi iekavās ir mājas, par kurām atbild Jupiters, tas mums šoreiz nebūs svarīgi. Otrs veids, kā noskaidrot, kur atrodas Jupiters, ir paskatīties šo te sadaļu, kurā mēs redzam planētas, kā tās ir salikušās. Šeit Jupiters atrodas otrajā mājā. Tātad atkal mēs pārliecinamies, ka Jupiters ir šajā konkrētajā kartē otrajā mājā. Trešais veids, kā to izdarīt, ja jums ir zināšanas astroloģijā, ir saskaitīt mājas. Šī vienmēr ir pirmā māja, un mājas tiek skaitīts pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Tātad 1, 2, 3, 4. Jupiters šajā gadījumā arī atrodas otrajā mājā. Nekas nav mainījies, jo karte viena un tā pati, tikai 3 veidi, kā to nolasīt. Jūsu uzdevums ir atrast Jupiteru savā natālajā kartē un iepazīties ar to, kāda tad ir jūsu bagātības formula. Nu, ko? Tad sāksim ar Jupiteru pirmajā mājā. Jūsu finanšu potenciāls ir tikai un vienīgi jūsu prātā. Šāds Jupiters ir diezgan veiksmīgs, jo tas cilvēkam var atnest daudz zināšanas un iespējas ar tām dalīties citiem cilvēkiem. Jūs varat kļūt par finansiāli nodrošināti un garīgi orientētu cilvēku, kur nauda un veiksme paliek ar jums. Protams, ja jums ir pārliecība par sevi un jūs esat atstrādājuši arī pārējās planētas kartē. Jūs varat saņemt daudz atbalstu no skolotājiem un no citiem cilvēkiem. Jums var patikt palīdzēt un dalīties ar zināšanām, kas ļoti bieži ir redzams ar Jupiteru 1., 9., 10. mājā. Lai attīstītu Jupiteru, jums ir nepieciešams izglītot sevi, ieguldīt sevi un nežēlot uz to savus resursus, gan laiku, gan naudu. Ja Jupiters atrodas jūsu otrajā mājā, jūsu finanses ietekmē ģimenes atbalsts un jūsu izglītība. Ar šādu kombināciju ir ļoti svarīgi skatīties uz saviem vecākiem un iegūt atbalstu un iegūt zināšanas no viņiem par finanšu tēmām. Var gadīties tā, ka jūsu vecāki nav īpaši labi situēti finansiāli, vai viņiem nebija īpaši izpratnes par to, kur tērēt un kā pareizi to darīt. Arī šāda pieredze ir ļoti laba pieredze, jo jūs saprotat, ka jūs tā negribat, jūs gribat darīt citādāk. Tāpēc atskatieties uz saviem vecākiem un izdariet secinājumus. Jūs varat nopelnīt naudu pateicoties savām zināšanām, kā arī ieguldījumiem citās sfērās. Bērnībā vecāki var daudz pievērsties jūsu izglītībai, un arī tas var novest pie izpratnes par finanšu likumiem. Tātad jūsu atbalsts finansēs ir jūsu vecāki un zināšanas, ko tie jums dod vai nedod. Jupitera attīstība notiek caur labām attiecībām ar vecākiem, caur sevis izglītošanu, caur publisko runu un finanšu izpratni. Tātad šeit ir būtiski pieminēt, ka nevienmēr mums ar vecākiem ir jādraudzējās un dienā jāsazvanās. Šeit ir vairāk par to, ka mēs viņus pieņemam par to, kāda viņi ir, un mēs ejam tālāk un kļūstam labāki par tiem. Ja Jupiters atrodas jūsu 3. mājā, tad finanses veidojās jūsu drosmē un ambīcijās. Jums var būt daudz talantu, īpaši saistībā ar komunikācijas sfēru. Jums var būt tendence uz konkurenci, kura tad arī var attīstīt jūsu finanses, jo jums vienmēr gribas labāk un gribas uzlabot. Skolotāji jūsu dzīvē var būt jaunākie radinieki, māsas un brāļi vai kaimiņi. Tāpat jums var būt paziņas augstos sabiedrības slāņos. Lai attīstītu savu Jupiteru, jums ir nepieciešams uzturēt labu kontaktu ar brāļiem un māsām, ar draugiem, nodarboties ar rakstīšanu, runāšanu un dažreiz iet uz risku.
Ja Jupiters atrodas jūsu 4. mājā, finanses veidojas saistībā ar nekustamo un kustamo īpašumu. Tāpat šeit ir ļoti svarīgas attiecības ar mammu, jo viņa var jūs ievest kaut kādās veiksmīgās situācijās vai pastāstīt atkal no finansiālās puses par to, ko labāk kad izdarīt. Tāpat tās 4. mājas Jupiters ļoti daudz var mācīties vienlaicīgi dažādās vietās. Jupitera attīstība notiek caur kustamo un nekustamo lietu risināšanu. Tā tad varbūt jūsu karjera var būt saistīta ar nekustamajiem īpašumiem, ar transportiem. Varbūt jums nav jābaidās riskēt, pērkot jaunu mašīnu, taisot remontu, pērkot, pārdodot. Un tāpat Jupiters attīstās caur labām attiecībām ar mammu. Atkal, labs nevienmēr nozīmē katru dienu zvanīt, tikties, un nevienmēr tas ir iespējams. Šeit ir vairāk par pieņemšanu un sapratni. Ja Jupiters atrodas jūsu 5. mājā, jūsu finanses ir balstītas uz intelektu, veiksmi un radošiem projektiem. Tāpat ļoti bieži bērni var atnest finansiālos uzlabojumus. Ko tas nozīmē? Jūs varat izveidot produktus, kas ir saistīti ar bērnu tēmām. Jūs varat strādāt vidē, kurā ir bērni. Iespējams, jums piedzimst bērni, un jums pēkšņi uzlabojās finanšu stāvoklis. Te var būt daudz dažādas kombinācijas, jāskatās individuāli, bet bērni var būt jūsu finanšu atslēdziņi. Tāpat ar šādu Jupiteru cilvēks var izdevīgi ieguldīt, pelnīt naudu ar dažādiem radošiem komerciāliem projektiem. Jupitera attīstība notiek caur dažādiem, kā es minēju, projektiem, tāpat tās caur bērniem, skolēniem un iespēju dažreiz ieguldīties, nopirkt loterijas biļetes, nopirkt kriptovalūtu, zeltu, arī tas viss šeit ir iespējams. Ja Jupiters atrodas jūsu 6. mājā, jūsu finanses tiek nodrošināts pateicoties jūsu talantam palīdzēt citiem cilvēkiem. Jūs nopelnat naudu caur palīdzību un caur problēmu risināšanu. Jā, tā var būt gan juridiska palīdzība, gan finansiāla palīdzība, gan medicīniska palīdzība, gan vēl visādi veidi palīdzība, bet galvenais uzdevums ir tas, ka es protu nodot citiem rūpes, un es varu viņiem kaut kādā veidā uzlabot dzīvi. Jupitera attīstība caur palīdzību sev un citiem dažādos veidos. Ja Jupiters atrodas jūsu 7. mājā, tad šeit ir iespējama finanšu paplašināšanās caur partneri, vai partners ir jūsu galvenais finanšu ceļvedis. Iespējams, jums ir kopīgs bizness, vai aprecoties jums uzlabojās finansiālais stāvoklis. Tāpat tās Jupiters 7. mājā liecina par partneri, kāds mūsu dzīvē būs. Un ļoti bieži Jupiters atnes laipnu, izglītotu, godīgu partneri. Jupitera attīstība notiek caur personiskajām attiecībām, tad jums ir jāmācās komunicēt un uzklausīt citus cilvēkus, sadarboties ar tiem un atlaist savu ego. Tāpat tās šeit var būt lieli projekti un ārzemju tēma. Ja Jupiters atrodas 8. mājā, jūs varat ļoti viegli saņemt finanses no dažādiem negaidītiem avotiem, piemēram, uzvarām tiesā, mantojumiem, ezotērikas, tāpat loterijā. Tātad šeit daudz dažādas negaidītas pozīcijas, un jums šī nauda var iekrist. Es gan uz to nepaļautos, es tāpat darbotos, un to var izdarīt caur dažādām ezotēriskajām praksēm, caur sevis attīstību, caur iešanu uz transformāciju. 8. māja ir par visu apslēpto, par to, ko mēs nevienmēr mēģinam. Tāpēc šeit uzņematies risku, izmantojot intuīciju, iegrimstat visādos pasaulīgos jautājumos un uzlabojot savu finanšu stāvokli. Tāpat tās var gadīties, ka arī šeit partneris ir jūsu finansiālais atbalsts. Jupiters 9. mājā ir ļoti finansiāla un garīga pozīcija, ļoti veiksmīga pozīcija, un šeit jūsu skolotājs un finansiālais atbalsts var būt tētis. Var gadīties, ka jūs paši esat kā skolotāji citiem cilvēkiem un arī caur to saņemat finanses. Jupitera attīstība notiek caur skolotājiem, caur mentoriem, caur to, ka es pieņemu citus cilvēkus hierarhijā un par to, ka es pats kļūstu par mentoru citiem cilvēkiem. Šeit ir svarīgi uzturēt labas attiecības ar tēti un doties ceļojumos nepārtraukti attīstīties.
Ja Jupiters atrodas jūsu 10. mājā, finanses nāk caur karjeru, kas šķiet ļoti loģiski, bet šādiem cilvēkiem noteikti darbs ir jāvelk saistībā ar izglītības tēmu, ar garīgo tēmu, ar kaut kādu zināšanu nodošanu. Šī kombinācija liecina par to, ka cilvēks ir gatavs upurēties sabiedrības dēļ. Tāpat tās var saņemt atbalstu no lielām organizācijām, no ietekmīgām personām. Tāpat tās jums var būt panākumi uzņēmējdarbībā, kura ir saistīta ar izglītību, finansēm, reliģiju, dažādām bankām un jurisprudences lietām. Jupitera attīstība caur labumu pasaulē. Tātad, ja manas darbības ir noderīgas, tad es noteikti iegūšu par to atbalstu, labklājību un finansiālos resursus. Ja Jupiters atrodas 11. mājā, tad visi jūsu ieguvumi paplašinās, un šeit diezgan veiksmīga pozīcija priekš sabiedriskās tādas popularitātes, priekš sabiedriskās darbības. Šeit skolotāji jūsu dzīvē var būt vecākie brāļi, māsas, draugi un dzīvesbiedrs. Šeit varam aizņemties naudu dažādās bankās, varam nodarboties ar kriptovalūtu, ar lieliem projektiem, ar investīcijām, bet esat vienmēr ļoti apdomīgi, lai pietiek naudas pārēst. Jupitera attīstība notiek caur labām attiecībām ar citiem cilvēkiem, ar slavenākiem cilvēkiem un ar to, ka jūs iemācaties veidot sakarus ar dažādām cilvēku grupām dažādos līmeņos. Ja Jupiters atrodas 12. mājā, tad jūsu finanses attīstās ārzemēs. Ļoti bieži šādi cilvēki dodas meklēt laimi kaut kur citur vai nonāk jogas meditācijas tēmā. Tāpat šādi cilvēki var dažreiz dzīvot no labdarības vai paši nodarboties ar labdarību. Šeit ir daudz labu pozīciju, daudz laba darba, daudz upurēšanās, bet atkal tas nenozīmē, ka es atdodu visu pēdējo. Es vienkārši gribu būt noderīgs citiem, un citi to pamana, par to es iegūstu atbalstu. Jupitera attīstība notiek caur ceļošanu, caur ārzemēm, caur labdarību un interesi par pēcnāves dzīvi, par kosmosa tēmām, par visu to, kas mums ir ļoti, ļoti tāls. Nu ko, šodien mēs iepazināmies ar Jupiteru visās 12 mājās. Ceru, ka jūs priekš sevis atradāt kādu darbību, kuru vēl neesat veikuši, vai kuru jūs veicat maz, lai jums izdodas attīstīt savu Jupiteru, un tiekamies citu reizi.